Ērtākai lietošanai Horizon ir izveidota rīkjosla. Aplūkosim, kādas iespējas tā dod un kā to atrast. Rīkjoslu atver logi, rīkjosla, vai arī izmanto taustiņus Shift F12. Rīkjoslā ir pieejams meklēšanas lauks, kas atvieglo izvēles atrašanu. Piemēram, ja mēs nezinām, kur atrodas klasifikators aktivitātes, ierakstām šeit vārdu aktivitātes. Un tiks parādīts saraksts, kurā parādās vārds aktivitātes. Noklikšķinot attiecīgo punktu, klasifikators tiks atvērts. Poga biežāk lietotās izvēles. Sarakstā ir 3 daļas. Augšējā daļā redzamas pēdējās izvēles, kas pēdējā laikā lietotas. Otrajā daļā redzamas biežāk lietotās izvēles, un apakšējā daļā ir redzami dotajā brīdī programmā atvērtie logi. Šī poga dod iespēju atvērt lietotāju izvēli, jeb lietotāju sagatavotus īsceļus. Ir jāizvēlas sistēma, uzstādījumi, lietotāja izvēle. Tiks atvērts logs, kura kreisajā pusē pieejams visu izvēļu hierarhiskais saraksts. No šī saraksta attiecīgi jāizvēlas tie izvēļu punkti, ar kuriem visbiežāk strādā. Piemēram, ja strādājam ar pavadzīmēm, varam izvēļu sarakstā ievietot pavadzīmu sarakstu un saņemšanas un pārdošanas pavadzīmes ievadi. Šādi izveidotu sarakstu var pārkārtot, izmantojot pultiņas uz augšu uz leju. Var arī ievietot sadalītāju joslu, kuru arī var pārvietot. Un sagatavoto lietotāju izvēli saglabā nospiežot labi. Attiecīgi, šī izvēle būs pieejama nospiežot pogu. Izvēle ir pieejama arī šeit, un līdz ar to lietotājam ir ērti sasniegt tās darbības, kas viņam ikdienā ir visvairāk nepieciešamas.